Vai jūs esat padomājuši par kā mēs spējam skaidri saredzēt tālos kalnus, vai kā maza lēca var atklāt visu mikroskopisko pasauli? Visu var izskaidrot ar optiku. Zinātne par kā gaisma uzvedās vielā. Šodien kā gaismas stari uzvedās lēcās un lēcu iedarbībā. Sāksim vienkārši. Tātad, gaisma ceļo taisnā līnijā, bet, kad tai iet blīvākā materiālā, kā piemēram stiklā vai ūdenī, gaismas stari sāk locīties. Šī locīšana saucās refrakcija, un tā arī strādā lēcas. Ir divi galvenie veidi – savācēji lēcas un izklaidētāji lēcas. Savācēji lēcas ir no vidus izstiepti vai kā baloni uzpūsti. Šai iemesļa dēļ, kad uzspīd paralēls gaismas stari, savācēji lēcas tos savāc vienā punktā. Šo punktu sauc par fokusu, jeb fokālo punktu. Izklaidētāji lēcas ir no galiem izstiepts un veido tādu bļodiņu. Šoreiz, kad uzspīd paralēls gaismas stari, izklaidētāji lēcas veido šķietamu fokusu, jeb nereālu attēlu otrā lēcas pusē. Neatkarīgi kāda lēca tā ir, katrai lēcai ir divi fokusi, kur atrodas vienādā attālumā no lēcas vidus. Šis arī nozīmē, ka lēcis ir simetrisks un darbojas abos virzienos. Ja apmainam ienākošās gaismas virzienu, lai nāk no labās uz kreiso pusi, viss apgriežas un fokus būs otrā lēcas pusē. Šīs lēcas, protams, apzīmē dažādi zīmējumos. Savācēji lēca ar bultiņu un izklaidētāji lēca ar tādu Y galos. Šī zīmējumā man ir savācēji lēca novietota uz optikas asi. Ar F ir apzīmēta lēcas fokusi un 2F tas attālums divkāršots. Kad noliekam priekšmetu lēcu otrajā pusē, kamēr tas atrodas uz optikas asi, mēs varam novilkt gaismas starus no augšējā punkta, lai uzzinātu, kur un kā veidosies attēls. Attēls atdalās šādās kategorijās – reāls un šķietams. Vai attēlu var patiešām saredzēt fokusā? Tieši vai apgriezts? Vai priekšmeta augstākais punkts ir attēla augstākais punkts? Palielināts, vienliels, samazināts. Kā attēla augstuma atšķirās no priekšmeta? Attēls mainās atšķirībā no attāluma līdz lēcai. Savācēji lēcai šie ir galvenie gadījumi. Ja priekšmets ir tālāk par 2F, tad attēls ir reāls, apgriezts un samazināts. Ja priekšmets ir punktā 2F, tad attēls ir reāls, apgriezts, bet vienliels. Ja priekšmets ir starp F un 2F, tad attēls ir reāls, apgriezts un palielināts. Un ja priekšmets ir tuvāk par F, tad attēls ir šķietams, jo ir vilkts palīglīnijas, tiešs un palielināts. Varbūt pamanījāt, ka izlaidu, ja priekšmets ir punktā F. Tas ir tāpēc, ka bilde nekad neparādīsies. Optikā ir 3 likumi par lēcām. Pirmais likums – ja stars iet caur optisko centru, tad stars netiek lausts un nemaina virzienu. Otrais likums – ja stars iet paralēli optiskai asī, tad stars laužas uz fokusu. Un trešais likums – ja stars krīt uz lēcu caur fokusu, tad stars laužas paralēli optiskai asī. Tātad, pēc trešā likuma, ja priekšmets ir F punktā, jeb uz fokusa punktu, tad visi stari, kas krīt uz lēcu caur fokusu, nekad neveidos skaidru attēlu. Mūsu acis strādā pēc šiem pašiem principiem. Gaisma iekļūst caur redzeni, pēc tam caur lēcai, kas fokusē to uz tīkleni, acis aizmugurē. Attēls, ko tas veido patiesībā, ir otrādi. Mūsu smadzenes pie tā ir pieradušās un mums to izlabo. Muskuļi, ko sauc par ciliāriem muskuļiem, maina lēcas formu, palīdzot mums koncentrēties gan lietām tuvu, gan tālu. Šo procesu sauc par pielāgošanos. Dažreiz mūsu acis neprecīzi fokusē gaismu.
Šeit parādās tuvēredzība un tālredzība. Brīļlācis palīdz to novērst, mainot gaismas staru fokusu punktu. Kā jūs redzat, pun intended, lācis mums ir visapkārt. No teleskopiem un mikroskopiem līdz brillēm un telefonu kameriem. Tie mums palīdz saredzēt vismazāko baktēriju un vistālāko zvaigzni. Nākamo reizi, kad tu iezūmā ar telefonu vai sasprindzini acis uz kaut ko tālumā, atceries. Tas nav tikai tavs acis. Tā ir visskaistākā sadarbība starp gaismu, lācām un fiziku. Holding. I stepped on your foot, sorry. We're done! I can go home now. Vai jūs esat padomājuši par kā mēs spājam? Sāksim vienkārši. Tātad, gaisma ceļo taisnā līnijā, bet, kad te iet blīvākā materiālā, kā piemēram I forgot it was called. Veido patiesībā ir apgriezts. Mūsu smadzenes pie tā ir pieradušās, un mums to izlabo. To kāju nogalināšu. Bet turpin runāt, viss izgriezīšu vienkārši. Muskuļi, kur sauc par ciliāriem muskuļiem, maina Es jūs nošaušu! Es izgriezīšu visu šito vienkārši turpin runāt. Ambulance! Dai lūdzu. Sākam pa jaunu mašku? Jā. Oh my god. Vai es